Sveiki, tā mani var dzirdēt un redzēt ekrānu. Tā, Tu esi gan dzirdams, gan redzams. Jā. paldies. Tātad mani sauc Agnes Graudulis. Šodien es jums stāstīšu par mikro dzīvotnēm mežā un dārzā. Tas būs tāds stāstījums balstīts pa lielam uz tādu personīgu pieredzi. Es esmu vēl tikai ceļā, lai visu, ne visu, bet daudz ko saprast, kā tur dabā viss funkcionē. Tā tad, tā, priekš. Tā tad, tie, kas nezina, es esmu mežkopis. Šobrīd nodarbojos ar meža apsaimniekošanu, nedaudz ar investīcijām mežā. Tas ir dažādi mežaudžu uzlabošana, koku stādījumiem. Un to, ko es daru, var apskatīties Meža un vide LV projekts. Tur ir angliskā lapā, jo tur man vairāk tādas sadarbības ir ar starptautiskos projektos. Arī bišķiņ tas, ko es mežā daru, ir YouTube kanāls. Tā. Jautājums par to, kas ir mikrodzīvotne, tas ir īsti būtībā dzīvojam postdabiskā pasaulē. Es riktīgi neprotu iztulkot wild no angliskā uz latvisko, kas būtu dabiska pēc vārda jēgas. Manā izpratnē tas ir tā, ka, ja paskatās uz to ainavu, viņa viss ir būtībā cilvēku mainīta. Lielākā daļa, gandrīz visas lauksaimniecības zemes ir meliorētas vai rakti grāvi, meži visi gandrīz ir cirsti, dabisko mežu ir stipri maz. Mežos ir veikti dažādi kopšanas darbi, kā rezultātā ir dot priekšroku noteiktām koku sugām, un daudz kas ir vienkārši ignorēts. Un līdz ar to mēs būtībā dzīvojam tādā modificētā pasaulē, kur mēs visu esam pakārtojuši saimnieciskām vajadzībām, viss ir nolīdzināts, novienādots. Pozīcija nedaudz Latvijā mūs vēl ir dabisko mežu. Zviedrijas nav, kur ir vecāks gadiem. Mums ir, un tad es kā mežsaimnieks saprotu to, ka var izdarīt ļoti daudz ar ļoti mazu laika ieguldījumu un darba ieguldījumu, kādā veidā tajā vienādotajā ainavā radīt kaut kādus savādākus vidas apstākļus. Jo es kā mežsaimnieks varu atzīt, ka es uz mežu skatos no koku perspektīvas. Ja es paskatos uz zemi, jā, es zinu, tur aug zāle. Varētu audzēt, es varu pateikt, kāda ir bijusi īpašuma pagātne, kas tur ir iepriekš noticies. Es varbūt pazīstu kādus augus, kas ir ēdamie, tējas augi, ogaugi, salāti, bet tā pa lielam es tur vispār nekā nezinu, ne sūnu pasaulē. Tā, pie sevis es sapratu, ka vājas zinātbrīvo un atbildības. Ja mēs to lietu nezinām, nepazīstam,
Tas nenozīmē, ka mēs viņu varam ignorēt un izturēties pret to lietu, ka viņi nepastāv. Un tad būtībā šobrīd tajā postdabiskajā pasaulē mums ir jāprot pagriezt atpakaļ un jāpielieto tas homo sapiens, sapiens saprātīgā cilvēka daļa, un kaut kas ir jāmēģina radīt. Un tad tālāk ir neliels stāstījums, ko balstīts uz manu personīgo pieredzi, ko es esmu savos mežos un nedaudz arī klientu mežos darījis. Viens tas klasiskais stāsts ir, ko visi noteikti pazīst, ir putni. Manā uztverē tas putnu būrs arī mikrodzīvotne. Attēlu labajā pusē ir koks, kur ir vecs koks, kur ir izkalti caurumi. Tas ir dabiskais veids, kur likdo putni. Kreisajā pusē ir putnu būrs. Es esmu savā mežā izlicis tīri daudz tos būrus. Jā, tur dzīvo putni. Un man kā mežsaimniekam es esmu sapratis to, ka patiesībā man ir izdevīgi, kad putni ir manā mežā, jo visi mazie dziedātāji putni ir plēsēji, visi viņi ēd kukaiņus, un putni ir tāds normāls dabiskā līdzsvara elements. Viņi vienkārši noēd meža kaitēkļus, un meža kaitēkļi ēd manas kokus. Un tas vienādojums ļoti vienāds, kad vienkārši es izlieku būrīti, un tad kāds noēd kaitēkļus, un man ir lielāks koksnes pieaugums mežā. Izmērīt to, protams, nevar. Tas ir vairāk no sajūtu līmeņa. Un kāpēc ir vispār mežā būrīši vajadzīgi? Tāpēc, kad tas saprātīgais cilvēks ir izvācis no meža visus vecos dobumainos kokus, un tie putniem vienkārši nav kur dzīvot. Un tad tie būrīši ir kā viens risinājums, kur viņi var dzīvot. Patiesībā kādu laiku darbojoties ar būrīšiem, es īpaši ar tām koku kastītēm neesmu apmierināts. Es tagad meklēju labākus un ilgspējīgākus risinājumus. Tad es sāku vākt tādus koka bluķus ar caurumiem. Šitā ir vienkārši no gatera nederīga, pēc gaterīm nav izmantojums. Viņi to vienkārši sašķeldo. Tad šitādi domu bluķi ir lieliski izēja materiāli būrīšiem. Tas ir uzliec jumtiņu, izvirp caurumu un noliec kaut kur uz zemes. Jo tad bluķīša augstums ir kāds 1,5 metrs. Un tas ir pilnīgi piemērots kādai putnu likstošanai, jo putni jau liela daļa neliksto nemaz augstu, viņi samērā zemi. Un tas ir tāds, caur koku ir samērā, uz gateriem dīvainā kārtā nonāk daudz, kamēr viņiem būtu vieta palikt mežā. Jo saimnieciskā vērtība viņam reāli nav nekāda. Tāda naudiskā gandrīz. Tad vēl runājot par putniem, kas ir bieži vien dažādās lauku platībās, tiem putniem vienkārši nav kur nosēsties. Sevišķi kādiem plēsīgiem putniem, kas viņiem ēd peles un dažādas peļveidīgos grauzējus, viņi mēdz kaut kur sēdēt kokos un skatīties, un ja to koku nav, tad vai kaut kādu risinājumu, tad viens no attēlā tur tā saulēka bildi ir vienkārši laukā ir ieurbt un ielikts savs kāds 10-metrīgs sausa egle, kur kādam putnam var uzsteisties, un kādu laiku tā egli tur stāvēs. Un attēlā tas zaļākais, kas ir vasarā bildēts, tas ir mežā stāvkaltis ors, kas ir apvēlies, viņš ir izkalcis, viņa ar traktoru ieraku un iestādīju višķiņ dziļāk. Viņš atkal var kalpot gan kā kukaiņiem, gan putniem būt. Tad vēl viens tāds, patiesībā arī bites dzīvo fišu būros. Viņš ir ļoti, ļoti nozīmīgs bioloģiskās daudzveidības elements, tās bites. Un lielākā daļa ziedaugu, gandrīz visi aputeksnējās ar bitēm, un ja mēs visi ābolu, bumbieru un visi raža, mēs tikai varam būt pateikt bitēm, kad mēs ēdam ābolus. Tad
Mūsdienu risinājums ir koka kastītes, kur bites patiesībā nejūtās ļoti labi. Tur pa malām, pa stūriem veidojās spēlējumi, jo viņi ir četrkantīgi un tur visādas viltības jāpielieto, lai tās bites nenosaukt un nenosmaktu. Un pa ziemu kaut kāda dzīvnieku problēmas reizēm mēdz būt. Un tad, ja ir tāda pavisam sliņķa biškopība, tad attēlu otrā pusē tas ir tāds nedaudz sniegā ieputināts stāvstrops. Tas ir vienkārši izgatavots no caura bluķa. Un būtībā to ja negribās vispār nodarboties ar biškopību, bet ir kaut kāda vēlme rūpēties par bioloģisko daudzveidību, tad tādu elementu var vienkārši ielikt kaut kur dārzā, mežā un gaidīt, kamēr ielidot kāds spiets. Un pēc manas novērojuma, tie spieti mēdz arī pārziemot, un tie buķi mēdz būt kādu ilgāku laiku apdzīvot. Un tas ir tā, ka vienkārši bez darba var nodrošināt aputeksnētājus apkārtnē un kādā veidā dot to ieguldījumu dabā, jo būtībā cauri koku, arī reizēm ejot pa mežu vai vecos parkos, joprojām var novērot, ka no kādiem koku dobumiem lido ārā bites, jo tas ir viņu dabiskais veids, un būtībā šāds bluķu strops arī ir mikrodzīvotne. Tādā bluķu stropā var ievākties arī sirseņi, var ievākties lapsenis, var ievākties skudrs, jā, bet kādam tās būs mājas. Vēl par bitēm te ir tas smukākais ir guļstrops. Ja bluķis ir tāds, kā tas attēlā redzamais ar tādu vaļā sānu, tad tam nozāģējot augšu un sataisot nedaudz to iekšu, var arī iegūt ideālu guļstropu, kas būtībā ir tāds sliņķu veids, kādā veidā ievākt medu. Medus tur nav daudz salīdzinoši, bet tas ir tāds ļoti vienkārši veids, kā tikt pie medus. Tur pāris litrs medus mierīgi var ievākt. Tālāk runājot par kukaiņiem, liela daļa kukaiņu dzīvo kaut kādos koku caurumos, un ja tur nav to cauro koku, tad ir cilvēkam jāurbina caurumu pašiem. Te ir tāds paraugs bluķītim, un tur ir tas dažādu diametru caurumi. Tas, kas ir svarīgi, tos caurumus jāurb samērā dziļi, un to caurumu malus vajag apstrādāt, lai viņas nav ar skaidām. Lai viņš ir daudz maz gludus, tad tās kukaiņi tur iet iekšā. Un tas, kas ir svarīgi, nedaudz pakontrolēt, kas tur notiek. Tur rudenī, piemēram, ar marķieru var atzīmēt, aizņemt tos caurumus un papētīt pavasarī, kas tur ir izlidojis ārā, kas tur nav, jo ne visi vienmēr mēdz pārziemot. Un te ir tā, ka es par tiem kukaiņiem zinu stipri maz, bet tā man pieredze te ir tāda vienkārši straight forward, vienkārši kukaiņu māja. Es paņēmu vecu brustu, sauru viņā caurumus, un par attēlā pa labi var redzēt, ka tie caurumi ir visi smuki aiztapsēti cieti. Pa virsu tas sniedz ir uzlikts, lai tur putni tos kukaiņus neēstu laukā. Ko tas dod manā saimniecībā, man ziņu nav, bet katrā gadījumā vismaz es esmu iedevis kādiem kukaiņiem mājas, kur cita gadījumā viņiem nevarētu dzīvot. Un ja mēs to pārnesam uz tādu urbāno vidi, kur nav sausu koku, kur ir viss daudz maz sakopts, tad katrā privātmājas dārzā ir iespējams kaut kur pielikt vienkārši kaut kādu vecu kokgabalu, kurā saur caurumus un kaut kur viņu novietot. Viņu var novietot gan saulē, gan ēnā, un tad pavērot, kas tur notiek. Tas ir tāds, katram pašam vienkārši izdarām lietu. Te ir privātmājas pagalms, tur ir uzsnīgs sniegs, kur zemē nejauši. Un tā ir tāda nedaudz apstādīta smilšu čupa,
kurā ir kaut kas pa vietām iestādīts, pa vietām ir smilts. Jo ir tā, ka daļa no tām vienturniecēm, bitēm un dažiem citiem kukaiņiem viņi dzīvo smiltīs, viņi taisa smiltī aliņas, un mūsdienu sakoptajās vietās tādas iespējas nav. Vēsturiski tās tie kukaiņi dzīvojuši dažādos upju krastos, upju strautiņu atsegumos, tādās smilšainās nogāzēs. Šobrīd lielākā daļa no mazām upītēm un vidējām upēm ir izrakts, iztaisnots, un tie smilšainie krasti daudz kur ir izjuduši. Un tad kaut kur tiem kukaiņiem ir jādzīvo, un tad ir viens variants vienkārši uztaisīt tādu pietiekoši skaistu estētisku smilšu pauguru, salikt akmeņus, tur iestādīt, kaut kur ir auglīgāk augsts un kaut kur vienkārši atstāt smiltis. Un pēc tam pavērot, kādas tur interesantas lietas notiek. Tam smilšu dziļumam, lai tie kukaiņi dzīvot, jābūt ir apmēram līdz 60 centimetri dziļām. Tas ir pēc tādas teorijas. Un tā. Vēl viens svarīgs elements, kas ir gan mežā svarīgs, gan dārzā, tas ir skudrs. Es nemāku atšķirt skudrs pēc sugām, bet šitās ir kāda no meža skudrām, jo viņas ir vairākas, bet tās visas meža skudrs, kas veido pūžņus, ir plēsēji. Pūžnī dzīvo apmēram 200,000 skudrus. Un viņas ļoti efektīvi patiesībā visā apkārtnē nolasa visādus kukaiņus un kaitēkļus. Cilvēki sapratnē kaitēkļus, un tad viena metode, kādā veidā es spēju sev dārzā iedabūt skudrus no meža, es vienkārši atstiepu priedes bluķīšus, izliku vairākās vietās, un kaut kādā ar laiku atklāju, ka tie bluķīši tas ir apdzīvoti, un tagad tur zāle tiek ļaut ļoti reti. Tad skudrus tur izveidojuši mājas, un tas ir būtībā, esmu sev radījis dabisko kukaiņu kaitēkļu apkarošanas rīku no tāda cilvēka skatījuma skatoties, bet no dabas viedokļa es vienkārši ieliku ekosistēmā trūkstošo daļu, jo kur ir ēdāji, tur ir arī to ēdāju. Un tādā veidā tā ekoloģiskā ķēde netiek pārtraukta. Tas ir super vienkārši. Paņemiet mežā sausu bluķīti, atnesiet uz dārzu, un būtībā pat tur īpaši nevajag meklēt āderes, jo mežā kaut kāda daļa no skudru pūžņiem ir uz āderēm, daļa nav. Un tad labāk viņu uzlikt uz āderes, bet arī jebkurā citā vietā būs ok. Es te izmantoju kaut kādus koku piesegus un izmantoju tā, lai vismaz pusdienu uz tā bluķīša spīdētu sauli. Tā ir bilde no meža. Tur ir, lai uzbūvētu to soliņu, tur nav izmantot neviena nagla, tur ir kaut sos un vecs dēles pa vidu ielikt. Un tad tādā brīdī, kad tie mošiem nokritīs mizas, tur salikšu caurumiņus, un tad būs arī tāds kukaiņu māja. Ja to dārza apstākļos dara, tad, es domāju, tos caurumiņus varētu salikt uzreiz, jo, man mežā noteikti savs koku pietiek, bet mājas apstākļos noteikti nav. Un tad var uztaisīt vienkārši smuku estētisku soliņu un pie viena vieta, kur būtu kukaiņiem. Un tālāk ir tāds jautājums, es tur sabildējis visādus kokus, kur viņus visu to dabūt. Attēlā pa kreisi ir avots, tā ir tāda koku krautuvu malkas kaudze ceļmalā. Es to kaudzi ieraudzīju, ka tur ir daudz resnu koku, kuri būtībā visi tiek sašķeldot vai malkā, un tad tos baļķus, kas ir oversize, es samarķēju un vienojos ar tās kaudzes īpašnieku, kad viņš vienkārši, es tos varu nopirkt par malkas cenu. Un tur bildē bišķiņ augstāk, var redzēt, ir čupa ar
cauriem baļķiem, kur ir noteikti jau man uz mājām ir atvest milzīgi bioloģiski daudzveidība, jo es nezinu, kas tur viņos ir iekšā, jo lielākā daļa no tiem baļķiem ir cauri, tur ir sausie koki, cauras apstras, egles, priedes. Un, nu, man kā tam meškopim tomēr bišķiņ nav saprotams, kāpēc tādas sortimentus ir tādā daudzumā jāved no meža ārā, jo viņiem tā kā vairāk būtu tiem kokiem, kas tur pa pusē turās kopā, milzīga bioloģiskā vērtība, ka viņi paliek mežā, nevis tiek aizvesti kaut kur par 30 vai 40 eiro kubikmetrā, vienkārši pārdoti šķeldā. Nu, ja mēs noskaitām izstrādes izdevumus, kas ir kaut kādi 25 eiro, noteikti maksā izstrāde, un kaut kādi 7 līdz 10 eiro maksā transportēšanu uz kaut kādu pārstrādes punktu. Beigās tas meža īpašnieks no tāda baļķa nopelna šobrīd kaut kādus pāris eiro kubikmetrā, un baļķis, kas ir resnāk par 60 centimetriem, vienkārši nekur neņem. Un tad ir bijis tā, kad malkas laukuma malās kaut kur stāv milzīgi baļķi, kas tur ir atvesti, bet neviens viņus neapstrādā. Un tad, protams, tāds retorisks jautājums, kāpēc vispār viņi ir jāzāģē nost un jāved prom no meža. Bet tā tas dzīvē notiekās, un tad ir veids, kādā veidā tikt pie kokiem. Savukārt tie caurie bluķīši, kas tur palikt tā kā tāda otrādi apgriezt olimpiskie api, tie ir liepa, un visreālāk tas ir ideāls caurums, lai tur uztaisītu bluķis tropus. Un tas ir vasaras vētrā nogāzt liepa vienkārši parkā, un tad viņi iet malkā, un tad tur vienkārši varēja tos cauros kokus dabūt. Ja jums ir tāda vēlēšanās uztaisīt kādus vidas elementus no kokiem, tad droši vien, kad dar apmeklēt parkus pēc vēja vai kādus vietējos malkas laukumus vai gaters vai kaut ko tādu, jo tur var dabūt milzumu daudz interesantas lietas, ar kurām varētu padarboties. Tad būs nedaudz tāds tīri pa mežu, bet būtībā tie meža risinājumi arī ir atdarināmi mājas apstākļos, dārzā, tikai citā mērogā. Bieži vien tie meži samērā viendabīgi. Šis ir uz lauksaimniecības zemes uzaudzis bērs, un tur ir atstāts tāds egļu pudurs biezāks, un tad es tur meža īpašniekam sniedzu konsultāciju, kādā veidā tur tālāk strādāt, un tad mums bija saruna par to egļu puduru, un es teicu, ka viņš ir jāatstāj. Es jautāju, kāpēc? Teicu, tāpēc, ka tas tur tā viena aizaugušā lauka hektāra ir vienīgais tāds blīvais pudurs, un tā būtībā var būt slēptuve gan putniem, gan kukaiņiem. Un tas ir tikai tava paša meža labā, jo tu dzīvos kā putniņš, kurš ēdīs tārpiņas, kas ēd tavu bērzu lapus. Viss ir ļoti vienkārši. Nav jau noslēpums, ka arī vīrieši var būt sentimentāli, un arī vīriešiem var patikt putnu dziesmas. Tas ir patiesībā skaisti. Un tad kaut kādus atstājot no apkārtējās vidas atšķirīgus elementus mežā vai arī dārzā uztaisot kādas biezākas vietas. Tur noteikti dzīvos tas, kas nedzīvo, tā arī tur tas, kas nedzīvo tādā klajajā bērzā, jo tur riktīgi nav kam dzīvot, tad viņš var dzīvot egļu pudurī. Tāpēc cieniet atšķirīgo arī savās saimniecībās. Tā ir vēl viens tāds atšķirīgais mežā, tā ir kritāli. Viņas var būt visādos izpildījumos, guļošas uz zemes. Šitā ir tāda pusvienkārusies lazatas pudurī. Un būtībā es viņas no savu mežu ārā nevaru. Es viņas cenšos atstāt visu, kā viņas ir, lai viņi noris tur normālās dabiskais process tālāk viņas sapūst. Un tie presnās dimensijas koki ir samērā vērtīgi tādā ziņā, ka tur var dzīvot visādi organismi, kas nav piemēroti tieviem kokiem.
Un jo vecāki koki, jo būtībā viņi ir bioloģiski vērtīgāki, un tur var dzīvot dažādas kukaiņu, sēņu un sūnu sugas, kas varētu nedzīvot uz pieviem kokiem. Nu, te ir atkal stāsts par to, ka vājas zināšanas neatbrīvo no atbildības, jo man patiešām, es nezinu, kas tur varētu dzīvot, bet es būtībā ticu arī zinātnē, kas ir izpētījuši, kad uz katru vecumu koku sugām kritušām dzīvo cits sugs, jo, lai tai sugai izdzīvot, tur vajag noteiktu mikroklimatu, mitrumu, siltumu un arī tilpumu. Tā, un tad tas ir vienkārši atstājams. To pašu var izdarīt arī mājas apstākļos, vienkārši nolikt kādu kaut kur dārzā, vienkārši kādu sapūšu resnu bluķi, lai viņš tur stāv. Un te ir tāda arī mežā izveidota zaru un kritālu kaudzes, tur apkārt notiek augšņu pašretināšanās, un tad es viņus mērķiecīgi esmu savācis un salicis kaudzē. To var veidot no jebkā, no zariem, žagariem, sprunguļiem. Un būtībā tas mans mērķis tur ir ar laiku izveidot tādu nosacītu augsto dobi, jo tad, kad viss tas augsnes sapūs, tur būs tīri daudz kompostu un kaut kādā brīdī tur pa vidu var mēģināt kaut ko stādīt. Un tā būs ļoti, ļoti laba augsne, lai var ieaudzēt kādu interesantāku koku, jo tur ir daudz barības vielas un nav sākotnēji konkurence no zāles. Vājas apstākļos tādu kaudzi var vienkārši sakraut, sapūdēt un tās stādīt kaut kādus dārzeņus vai krāšņumu augus. Jo būtībā tas lapu koku trūcis ir ļoti, ļoti vērtīga starta zeme jebkam, jo viņš ļoti labi saglabā mitrumu sevī un būtībā viņš ir perfekts materiāls. Viņi arī mēdz izmantot kā pupiņu miks, tas latviski saucās tās, tā liek podos dažādas mazos stādiņus. Tos dabūt vienkārši aizbrauc kaut kur uz mežu, savāc, saliek sev pie mājas kādā stūrītī, sapūdē un iestāda iekšā. Un tad būtībā par to dārzu tās kaudzes var katru gadu pārvietoties, katru 2-3 gadus sapūst, liekam jaunu kaudzi, un tādā veidā mēs varam ielabot ar ļoti neauglīgas augsnes, jo sadarīt to augsnes veidošanās procesu, ka būtībā dabā neviens neko nerok. Vienīgais, kas rok dabā, ir meža cūks. Un tad tas cilvēks ar lāpstu rokās arī tādu meža cūku, kas nemitīgi uzrok mezāļu sēklas ārā un pēc tam viņas ravē. Ir vienkāršāks metodas uzliek materiālu, kurā nav mezāļu sēklas, un tādā veidā nodarbojās ar dārzkopību. Vēl vien, kas ir šobrīd, es jau redzu, ir ļoti tāda, pat teikt, kritiska situācija, ka mežā reāli izzūd vecie koki, viņi dabiski izkrīt. Šitas ir vecais ozols man mežā, viņš ir kaut kad pēc struktūras var redzēt, ka viņš ir bijis laukā audzis, pēc tam ieaudzis mežā. Es esmu viņu nedaudz lēnā garā atbrīvojis no kokiem, kuros viņš ir ieaudzis. Ozols nav super laimīgs, un es ceru, ka viņam būs nākošie 100. Bet tas, ko es vēlos jūs aicināt, ja jums ir veci koki, tad ar viņiem izturēties ļoti prātīgi. Jūs kaut ko sākot darīt, tad ir jādara ļoti pakāpeniski, soli pa solim, ja viņiem nepatīk straujas apstākļu maiņas. Un runājot par ozoliem, ir ļoti svarīgi, ja taisa viņa attēnošanu darīt to ziemā, tāpēc, kad vasarā jūs viņu attēnojiet, tad viņam tās lapas, kas ir bijušas ēnā, pēkšņi nokļūst saulē, un tam kokam ir stress. Bet, ja tas ir koks sāk to pavasarī gaismā, tad ir viss ok. Tāpēc tāda apakšas tīrīšana ir jātaisa kaut kad ziemas mēnešos, un tas te bildes apakšējā kreisajā stūrī var redzēt, ir zaru čupa.
Tur visu to materiālu pa lielam, ko es no tā ozola apakša izzāģēju, tas ir sakrauts kaudzē, un es tur vienkārši mežā izveidoju bioloģiskās daudzveidības kaudzi. Kas tur dzīvos, tur viņa kaudzē, es nezinu, bet tā kaudze būs atšķirīga no pārējā meža, un tad man ir pilnīgi skaidrs, ka tur varēs dzīvot organismus, kas nedzīvos citur mežā, kur tādas kaudzes nav. Vēl viens tāds klasisks stāsts ir akmeņu kaudzes. Un akmeņu kaudzes ir vēl viens milzīgs tāds dzīvības mizenītis. Tur dzīvo atkarībā no novietojuma saule, ēna, mitrums, sausums, dažādas ķirzaki, sabinieki, milzums skaits dažādu vaboļu un kukaiņu. Es pat nespēju iedomāties, kas tur varētu dzīvot. Arī čūskas noteikti dzīvo. Bet kurā gadījumā liela daļa no tiem manis nosauktajiem organismiem ir vienkārši tā ekosistēmas sastāvdaļa, un kurus izņemot no aprits, jūs vienkārši kaut ko pazaudējat. Viņiem ir visiem vieta būt. Tad, akmeņi ir viena izrakta no veciem pamatiem, un otra ir vienkārši novākt no lauka, un tad, viņš var kaut kur nobērt krūmos, lai netraucē. Viņš var sakraut kaudzi, un te tā viena kaudze ir nolikta daudz maz tādā saulainā vietā, un otra kaudze ir vairāk meža vidū. Tad katram ir atšķirīgi mitruma apstākļi un tā dzīvotne, kur dzīvot. Un tāda dekoratīva kaudze var uzkāpt kaut kādā mājas dārzā, un tas noteikti arī kalpos tādā veidā, lai uzturētu dārza ekosistēmu. Vēl viens liels stāsts ir ūdens. Un šobrīd ir tā, ka liela daļa no visādām mazām ūdenstecēm ir nogrāvjotas, viņas ir taisnas, viņos tur notiek arī aizaugšana. Un tas, ko es sapratu no savām foreļu makšķurēšanas gaitām, ceļojot pa mazām upītēm, tas, ka tādās vietās, kur ir akmeņi, tur ūdens parasti ir tīrāks, jo viņš visu laiku tiek kustināts, kur ir līkumi, tās upītes ir tīrāks un tekošāks, jo tas līkumos tas ūdens visu laiku tiek savirpuļots, un tad un tas, ko darīt ar tādiem taisniem grāviem, es esmu vienīgais tas vienkāršais risinājums var ielikt grāvī akmeņus un paskatīties, kas tur notiek. Tas vienīgais nosacījums, lai grāvī būtu tekošs ūdens, un šis grāvs ir sezonāli tekošs, tad, kad līst lietus vai sniegs kūst vai pa ziemu, tad ūdens tek, vasarā viņš ir sauss. Bet tāpat ir salikt akmeņi, un tādīs bildēs var redzēt tādi gaišāki un tumšāki laukumi uz gultnes, un tie akmeņi ir samērā svaigi likt, un tur jau ļoti ātri tas efekts, ka tā upes strauma ūdens strauma ir izveidojusi dažādus dziļumus un maziņus atveriņus un bedrītes un saskalojumus, un akmeņi tur atradīsies vairākus gadus. Man tāda novērojama, ka tie grāvi saveidājās ļoti interesanti, tur ir kādi maziņi līkumi parādās, un līdz ar to tur parādās dzīvotnes lietām, ko mēs vienkārši nezinām, nepazīstam, bet viņām ir mājas. Un tā ir tāda mūsu atbildība, ja mēs ņemam no dabas tos augļus vai kokmateriālus vai ēdienu iegūstam, tad mums atkal kas jādod pretī. Un tas ir viens veids, kādā veidā balansēt tās saimnieciskās un vidas intereses. Te ir bišķiņ no Zviedrijas darbiem, tad ir Zviedri bišķiņi sapratuši, ka viņi pamazām ir iebraukuši auzās ar to visu nodrenēt, un kaut kādu mežu, kur riktīgi nav saimnieciski, un kur tikai vai turās uz grāviem, vai tur kaut kādā veidā tas mežs tur knapi aug. Viņi tos grāvis taisa ciet, un te var vienkārši mežā uztaisīt tādus 2 rievsienus pa vidu sadarž zemi un vienkārši notrundē to grāvu. Lielākus grāvus taisa ciet ar ekskavātoru, tad visā garumā roku ciet, ja ir vēl tā vecā atbaida, un šeit ir tādi maziņi grāvīši, kuri sarakt, un traktori nevar iebraukt, un tad ar rokām taisa ciet, tas ir veids, kādā veidā tur
dabūt atpakaļ ekosistēmu tādās vietās, kur tas saimnieciskais izmantojums ir samērā mazs un kur pieņemsim, kaut kāda tehnika normāli var iebraukt tikai reizi 10 gados vai 15 vai 20 gados, kad ir sasalusi zeme. Un tad ir jautājums, kāpēc tur darīt un mocīties, tad vienkārši viņu riktīgi nopludināt, lai tur notiek dabiskais process. Un viss. Mēs, protams, varam domāt, ka Zviedrija ir bagāta un to var atļauties. Tā mēs varam domāt, bet no otras puses mēs jau visi gribētu dzīvot tik paticīgi kā Zviedri. Un tad mums kaut kā ir jāapskatās, ja viņi to dara. Tur ir kaut kāds arī saimniecisks iemesls, kāpēc viņi dara tieši tā. Te ir viens no maniem grāviem. Te vienkārši tā grāva funkcija vienā brīdī tā kā izbeidzās, un tālāk ir ceļš. Man ir uzdevums viņš novadīt no ceļa, un tad tam grāvim nav nekāds nobeigums tāds, ka grāvim būtu kaut kur jāiztek. Nē, es novēroju, ka tie grāvi, kas nekur neaiztek, nemaz tik traki nav. Viņam tur ir sezonāls ūdens, un tas iespējams ir kāda vieta, kur pavasaros kukuļiem izdzīvot vai vēl kaut kam. Tas ir tā, ka tu atstāji pēc iespējas mazāk, tu sev parūpējies, manā gadījumā, par ceļu sausumu, ja? Es pēc tam visu to pārējo ekosistēmu atstāju daudz maz tādu, cenšos neskart, un tad vienkārši, tas ūdens aiztek uz vienām punktām, un tad arī top tālāk, lai viņš tur pats sūcās, kā viņš grib, jo kaut kur ir slapjāks, tad tā nav problēma. Šī te bildē ir izraksts dīķīts uz grāvi. Tas, es nezinu, vai jūs redzēt, kur tā pelīte grozās ir izteka, vai, kur iztek ārā, tas ir sedimentācijas baseins, kur man no īpašuma iztek ārā grāvs. Lai tas ūdens visu laiku neticētu pa taisno un nespalotu visu barības vielas projām. Es atstāju tādu sedimentācijas baseinu vai nosēdu baseinu vietu, kur sakrājās ūdens, noslēžās dažādas mazās daļiņas, kas dabiski nāk ar tekošu ūdeni. Tur varētu veidoties laika tāds savu ekosistēmu, ir meža zvēriem, kur padzerties. Un es lieliski apzinos, ka šobrīd melnrētajos mežos ļoti slapjo vietu gandrīz nav. Daudz, kur ir pazemināts gruntsūdeņš pa 1-2 metru, un līdz ar to tie slapjumi ir tā kā slapjumi ir, un tur ar traktoru riktīgi iebraukt nevar, bet tāda funkcionalitāte nekāda nav, jo nav jau ūdens, ir tikai dubļi. Tad radot tādu mazu ūdens tā kā tādu trepnīti, tur atkal var ir kur dzīvot vardēm un kukaiņiem, spārēm un visādiem citiem lidoņiem un rāpojošām būtnēm. Tādu pašu var uztaisīt arī kaut kur mazāk. Šis ir samērā maziņš patiesībā, kaut kāds 6 vai 7 metru diametrā. Var arī pilnīgi maziņus uztaisīt, un var arī uztaisīt uz piemājas grāvi tādu. Un, ja viņš ir mazākā mērogā, viņš ir izžūstošs, tad tāds baseins ir ideāla vieta, kur, teiksim, vasarā var norapt dūņus, kas tur ir sakrājušās, un tas var būt kā mēslojums dārzā, un tad ir tāda normāla barības viela aprita. Jo tāda sedimentācijas baseina pēc būtības būtu vajadzīga visām lauksaimniecības grāvis sistēmām, jo ir jautājums, kāpēc aizaug Baltijas jūra. Viņa aizaug tāpēc, ka pēc katra lietas no laukiem nākošās upes pārkrāsojās brūnas, un viss tās barības vielas vienkārši aizplūst jūrā, un tās upes aizaug, un tad ir Kuldīgā pagājušajā gadā bija liels projekts, jo tā Vēncas rumpas leja bija viss aizaugusi tikai tāpēc, ka kaut kur tiek iepludināts barības vielas, un tad atkal sanāk, mums ir jādomā, kur viss tas sākās, nevis jācīnās ar sekām. Bet, tā. Un te ir vēl variants, kādā veidā organizēt dīķi izteku, tātad tas ir sezonāli caurtekošs dīķis.
Un šitās vilkvāls, kas ir attēlu priekšā, tā dīķa iztek, tur ir apzināti atstāts sekls ūdens un ir apzināti atstāt vietu, kur aizķerties barības vielām. No dīķi ir tomēr uzpildīts ūdens, un tur no turienes kaut kas, kas tek ārā, un tad tās vilkvāls ir vienkārši kā barības vielu izņēmējs. Viņas tur pārāk daudz saukt, viņas var vienkārši izrakt un izmantot kā mēslojumu vai nopļaut. Tas ir arī veids, kādā veidā bišķiņ to atrisināt, tas, ka tu uzņemies atbildību par to, kas no tevis iztek. Jo šitāds biofiltrs var patiesībā ierīkot uz jebkuru mākslīgas ūdens tilpnes. Tā. Tad. Te ir tāds nedaudz piemērs, jo par augiem tas ir vairāk tāds aicinājums, jo es vienā brīdī secināju, kad kokaudzētavās nopērkos tādus, es viņus gribu nopirkt un izmantot tējai, izops, lavanda vai efinācija, ka viss viņas ir šķirnes, ka viņas būtībā riktīgi tējai nesanāk, jo tām šķirnēm nav nekādas maržas. Un būtībā tagad, lai es tiktu pie tējaugiem tādiem, man ir jāpērk sēklas, pašam jāaudzē stādi. Un es sapratu otru problēmu, kad acīm redzot, ja mēs dārzā sastādām, pat ja mēs nevācam tējas un gribam tikai skaistumu funkciju, iestādot krūks, kas smuki izskatās zied, bet kas neražo nektāru, mēs radām problēmu kukaiņiem. Būtībā mēs tāpat ierīkojot dārzu, esam aizņēmuši kaut kādu dabas teritoriju, kurai, var iespējams, ka viņai funkcija bija ziedēt un tādiem kukaiņiem tur baroties. Mēs esam sastādījuši puķus, tas ir labi, bet ja mēs sastādām puķus, kurus nedod nektāru, tad kukaiņi tur aizlido un nabaks ne pie kā netiek. Tas ir tāds, atkal tā mūsu atbildība par to, kā mēs izturamies pret dabu. Tā. Lūk. Tā es apmēram jums izstāstīju to tādu savus pieredzi stāstu. Un mums ir vēl nedaudz atlicis, un ja ir kādi jautājumi, tad jūs droši variet viņu chatā uzdot. Drīkst, jā. Man maz komentārs par tām žagarkaudzēm un kokaudzēm. Jā. Mans novērojums, es mežā tieši to pašu daru. Kopš es pats esmu tāds, kas mežā strādāja, es nezinu, no cik gadiem mežs mums ir bijis saimniecībā jau sen. Kādreiz žagars dedzināja mežā, lai, tā kā būtu smuks mežs. Man tas nepatīk, es neko nededzinu. Es visus krūmus, jau kādu platību, ko es notīru, teiksim, lai tur pēc tam iestādītu melnākšņus, jo tā platība ir slapja. Visus kokus, visus zarus es krāmēju čupās. Pat, ja es nozāģēju malkai, apsi, jebko es krāmēju kaudzējis. Un mans novērojums ir, pat cik es to daru jau kaut kādus gadus 16, 18, tad man ir ļoti labs piemērs tam, ko Aga saka, viņi tie žagari smuki sapūst, tā kaudze paliek par lielu, skaistu, mīkstu zemi, ko tu vienkārši ar rokām, ar pirkstiem iebrauc, tu tai zemē iekš, un viņi visai tik skaista, mitra tāda. Tas ir viens, un ko es gribēju piebilst, ka tajā žagaru kaudzēs 2 gadus vai pat 3 dzīvo mazie putniņi. Es pat nevaru pateikt, kas tas pa mazo putniņu, bet viņš laikam skatās Latvijas vismazākais putniņš tāds, maz astī, un viņi dzīvo tajā žagaru kaudzēs. Un tu nedzīvo zīlīts un nedzīvo tādu putniņu, bet šis maziņais, principā visā žagaru kaudzēs viņi dzīvo 2 gadus, kamēr tā žagaru kaudze ir pufīgi. Viņi iekšā tā izliksdiņas. Un tas ir mans novērojums, ka tīri putni izmanto šīs žagarkaudzes. Tāpēc, jo mežā viņi dzīvo tieši kaut kādās kritalās, kaut kādos žagaru puduros, kur nokrituši vecie koki. Un ja mēs to mežu iztīrām, tā kā pliku, tam šim mazajam putniņām nav pat kur īsti dzīvot. Un tad šī žagarkaudzes ir brīnišķīga vieta, kur šim putnam dzīvot.
Nu, tas tāds mans novērojums. Un es savā mežā šī žagarkaudzēs stādu attiecīgi krūmus, kaut kādus kokus, kas ir augsnes prasīgāk. Un es tādā veidā šīs satrūdējušās kaudzes atkal izmantoju. Tā kā, jā, tā, manuprāt, ir ļoti brīnišķīga lieta, ko es ieteiktu visiem darīt. Paldies, Robert, un ko es vēl pie tām kaudzēm gribu piebilst, reizēm cilvēki mēdz pa ziemu savākt kaudzes un izžāvēt viņus un tad vasarā nodedzināt. To tā kā nevajadzētu tādā secībā darīt, jo tādīs kaudzēs dzīvo tie putni, kukaiņi, tad mēs vienkārši visu tur to dzīvo radību, kur nesaprot, ka to var nodedzināt, vienkārši mēs viņus tur pabeidzam. Tāpēc, ja tev kaudzi domās dedzināt, tad dedzināt uzreiz, vai arī, nu, tad atstājiet viņu dabai. Nu, jā, un vēl viens ir man eksperimentiņš bija ar vienu žagarkaudzi. Varbūt viņš nav tik ļoti dabisks un es ienesu mežā nedabīgu lietu, bet man bija eksperiments ar vienu lielo lauktehnikas riepu. Traktoru riepu, laikam tā bija, es atceros, es viņu aizripināju uz mežu, noliku un apliku, būt arī ar krūmēm, tīri vienu platību un lielu žagarkaudzi uzkrāmē virsū. Un tā bija interesanti pavērot, ka pēc 2 gadiem ap to riepu riņķi, nu, kad varēja jau tikt viņai klāt, nu, kad tie žagari bija jau sadalījušies, ka bija interesanti, ap to žagaru riepu bija iestaigāti mazi celiņi, mazas pēdiņās, tur pelītes bija dzīvojuši. Īstenībā uztaisīja normāli tādu dabīgo vidi, jo tā riepai sanāk tā, ka viņai iekšā ir tāda, nu, laukums, kur dzīvot, kur patvērties, kur salikt žagars iekšā, kur savilkt. Un to riepu bija izmantojuši ļoti daudz grauzēji. Un tas arī bija tāds interesants eksperiments, kas man liekas ļoti dabīgi. Protams, ka tā žagara čupa sapūst un ka tur viss aiziet un to riepu var savākt. Bet šī čupa ar to riepu man kalpoja apmēram kādas 8-9 gadus. Nu, kad viņi bija normāli. Un viss tā čups muks sapuja, tā riepa paslēpusies un joprojām visi žagari ir sapujuši, bet tā riepa tajā žagara čupā ir un joprojām es skatos, tur ir aliņš sarakts un dzīvnieci mazie dzīvo. Nu, tas ir mans tāds personīgais eksperiments, ko es nekur citu neesmu tādu redzējis, bet man izdevās. Man liekas ļoti labi tāds atkal, ko var paskatīties. Mežā zem riepām kaut kādas pamestām visādām vietām parasti vienmēr ir aliņas, tieši tāpat tās zem kokiem nokstušiem, jo tur dzīvo kaut kāda savu pasauli, un ko mēs kārtējo reizi, nu, mums nav nekādas zināšanas, tikai es tā saprotu, ka Latvijā ir kaut kāds pārdesmit peļu sugas laikam, kas dzīvo tikai mežā. Nu, cik cilvēki viņus pazīst, nu, droši vien kaut kādi pāris cilvēki Latvijā, bet nu, mēs visi domājam, ka mums tikai viena kaut kāda parastā pele. Jā. Tā, jums ir jautājumi, jūs laikam acīm redzot, jums ir ieslēgta mikrofona, variet uzdot viņus mutiski vai arī uzrakstīt čatā jautājumus. Man ir jautājums. Tos bišu stropus dobumā arī, nu, tā kā licis, un tur tev reāli sanāca tās bitītes, tur ielido iekšā? Jā, tātad par tiem bišu stropiem, es tur aiziešu to slaidu. Un mēs arī tā kā plānojam tā paspēlēties savos laukos. Tātad man, tas ir iepriekšējā vietā, kur man bija bites, un tad tur bija tie bluķu stropes, viņas bija nolicis vairāk, nu, savu prieku pēc, un tad es vienreiz tur kaut ko darbojos ar bitēm, es redzu, izlidos spiec, un tad es skatos, nu, kas nu tagad būs, nu, kur tu tur skries, parasti spiec kaut kur palidinās gaisā un nosēžās kaut kur kādā kokā, ja, kur tad viņi var savākt. Šitas spiec viņš nesavācās kokā, viņš vienkārši uzgāja gaisā, un es skatos, ok, lidinās, un paņem viss spiec organizēts lielais mākonis, aizlido uz bluķi un vienkārši ielido viņā iekšā. Tas bija tāds, nu, fenomenāls skats, ko tu tikai pavērt muti var skatīties. Tas notika samērā ātri, jo viņas bija reāli izdomājuši, kur viņas ies. Tas bluķis no stropiem atradās kāds 100 metru attālumā. Bet, nu, tas bites tur viņas kaut kādā veidā
es to esmu pārvācies un tagad nezinu, kas tur notiek, bet iepriekš bija tā, ka visu laiku tur bija, pa laikam bija apdzīvots. Kaut kas dzīvoja viņā. Bet viņas arī mēdz pārziemot. Jo jārēķinās, kad ir varoze un vēl kaut kādas lietas, ka viņas tomēr apmirs, bet tas ir tāds veids, kā uzliekam bluķi, noķeram spietu, jā, nu tad mums vismaz ir bits dabas daudzveidībai. Teorētiski, kā tur senos, tas man bija vēl pēc veciem paraugiem taisīts, viņam priekšā var redzēt, ir tas kantainais klucis, ir teorētiski noņemams vāks, iekšā ir tāda ielikta tāda koka asaka, un tad senos laikos vienkārši to vāku izlauz ārā, jo viņas bites aizlīmēja ciet, un tad to asaku izvilka ārā, un no tām paņēma šūnas un spieda medu. Teorētiski tas ir, tādā veidā arī darāms. Bet, tā normāli, tur domāju, ka mūsdienās tas ir vairāk tādam savam priekam un tādas rūpes par to dabu. Tā es tev varētu pišķiņu oponēt par tiem, piemēram, ektanācijām. Jā, tās šķirnes varbūt nav tik ārsnieciskas, ja? Bet nektārs viņās noteikti ir. Un varbūt, jā, tās smaržas nav, jo tur uz to skaistumu iziet. Un kāpēc viņas nav ārsnieciskas? Jo viņas tiek mēslotas. Jo drastiskāki apstākļi, tāpat, piemēram, piparmētra, jo viņa ir spēcīgāka un ārsnieciskāka. Viņas nav ārsnieciskas tāpēc, ka viņas tiek, aprūpētas, bet viņas ir arī, līdzīgas ļoti pamatsugai. Ar to nektāru es varu oponēt apakaļ, ir tas, ka šitā konkrētā ehinācija, kas ir tur bildē pa kreisi, viņa ir tāda, ka tur kukaiņas, pat ja būtu nektārs, tikt klāt nevar. Un vēl viena lieta, kad tur, kur ir gājusi krāšņuma augu selekcija, viņi ir selekcionējusi augus, kuri zied pēc iespējas ilgāk. Un liela daļa to krāšņuma augu šobrīd jau ir F1 hibrīdi, un viņi ir atlasīti, kuri augi, kuri neveido sēklas. Jo, ja tiem augiem nav jāveido, viņi kaut kāda bioloģisks kļūda, tur ģenētiski ir, viņi neveido sēklas, viņiem ir parasti ilgāks ziedēšanas periods. Ja viņi normāli, teiksim, zied tur 2 nedēļas un nozied tā puķa, tad ir tie hibrīdi, kas neveido sēklas, viņi var ziedēt 2 mēnešus no vietas. Bet tas nozīmē, ka viņi neveido sēklas, viņi neveido arī nektāru. Jā, pa F1 es piekrītu, jā. Un jāsaprot, ka aizejot uz kokaudzētavām lielākā daļu, viņi ir reāli, viņas nesmaržo. Tu paskaties uz to kaut vai uz agastahi, ja? Viņi izskatās smuki, bet smaržas tur nav nekādas. Un tas ir, tā, jo tās selekcija iet uz izskatu, nevis uz to, ka tas būtu priekš kukaiņiem kaut kādiem nektāriem paredzēts. Jā. Skaidrs. Un tas ir visas tās pildītās formas, kas ir parasti dabā, tas tā kā ehinācija arī nepildīts, un daudziem krāšņuma augiem mēs pazīstam arī mūsdienās tikai pildītās formas, bet tur tas zieds ir tik sarežģīts, ka tur, pat ja tas nektārs tur ir, tad neviens tur liktīgi klāt viņam netiek. Jā. Kolibrija gariem snuķiem varbūt tiek. Jā, bet nav. Tā. Pagājis 1 stunda. Kādam ir jautājumi, var arī vai uzdot mutiski, vai arī chatā var ierakstīt. Tā, kur ir kā kombinēt kaudzes čūskām un pasargāt mazos bērnus pie mājas. Latvijā ir teorētiski 2 čūskas, ir odze un zelts un ir glodeni, kas nav čūska, bet ir čirzaka. Maziem bērniem, protams, varētu būt interesi par čūskām,
Bet pēc maniem novērojumiem man ir bijušas kaut kad pa laikam čūskas kaut kur, kaut kādās vietās. Es parasti lielākoties tās čūskas no cilvēkiem mūk. Un kaut kādā veidā tam bērnam varbūt arī ir jāpaskaidro, ka okay, tā ir čūska un tā nav rotaļlieta. Tad jo čūskai tu nepateiksi, kur iet, bet čūskas ir milzīgi svarīgs. Viņš ir plēsējs, viņi apēd dažādus peļveidīgos grauzējus, un viņi noteikti kalpo kā tīri labs ekosistēmas sastāvdaļa, kas ir lielākās lauku sētās ir pilnīgi normāla parādība. Kristīnai iespējams ir jautājums. Kristīna, varbūt tu vari uzdot viņu. Ielas te ir vēl rakstiski jautājumi. Kā to īstenot mežā, kurš sastāv tikai no 3 metru plats joslas gar upi aizsargjoslā? Tagad man ir jautājums, ko tas cilvēks grib īstenot. Tas, kas uzdeva to jautājumu, kā to īstenot mežā, kurš sastāv tikai no 3 metru plats joslas gar upi. Šis jautājums, Agni, bija ierakstīts pie reģistrācijas. Tā kā cilvēks acīm redzot domā par mikrodzīvotnēm kā tādām, tad jautājums, kā to realizēt 3 metros. Tur ir lieliski iespēja. Tur var, tādā 3-metrīgā joslā var salikt jebko no tā visu, ko es stāstīju. Vienīgais, tur nevajadzētu rakt grāvis un vērt viņiem galvas ciet, bet tur var gan mirušo koksni salikt, gan zaru čups salikt, jo tā upmala ir parasti, es esmu ļoti daudz laika pavadījis uz foreļu upēm, makšķerējot, un tās upmalas vasarā ir vienkārši, kur ir dabiskas vietas, tur ir, tu vari vienkārši sēdēt un klausīties putnus un kukaiņus un skatīties, kā viss tur dzīvība vienkārši kūsā. Jo jūs viņu dažādāk to upmalu uztaisīsiet, jo patiesībā, ja jūs iegūsiet krietni tādu, lielāku daudzveidību. Tā, kāds vēl jums bija jautājums? Jā, man ir jautājums. Sveiki un paldies par tādu ļoti bagātīgu, daudzpusīgu apkopojumu. Es nevaru ieslēgt kameru, jo man pavāja internets. Man jautājums ir tiem, kam ir pieredze ar ozoliem, tieši tādiem, kā tu rādīji attēlā. Ja viņš ir kādā brīdī atbrīvots, viņam apakšējie zari nav tik dzīvelīgi, un savā ziņā jau tā daudzveidība arī ir tajā, ka tu tos sausos zarus apakšā atstāji. Vai es pareizi saprotu, ka tā zaru čupa blakus nav ozolam apakšā nozāģētie sausie zari? Vai viņus ir jānozāģē, lai tas ozols var saņemties? Tātad pa ozolu tas stāsts ir duāls. Tātad pirmais ir tas, ka tātad atbildot tā zaru čupi ir tie, kas aug apkārt tam ozolam, tur laikam tikai viens zars ir nozāģēts, kurš tur bija pusnolūzis un traucēja pārvietoties. Tātad normāli būtu tos sausos zarus atstāt, bet es esmu arī runājis ar cilvēkiem, kuriem ir bišķiņ cita pieredze. Viņi teica, jā, no sākuma mēs atstājam visu, bet ir kaut kādā brīdī, ja tas ozols, tie zari ir ļoti izstiepušies, tas ozols ir bijis tāds jau riktīgi pamocīts, tad zaru apzāģēšana to koku nedaudz atmodina. Jo tur ir tāda problēma, tas ozols ir audzis kādā citu koku ielenkumā, tie zari ir pat kaut kādi 10 metrus garu un tādi ļoti iztīdzējuši, arī dzīvie zari, un tad būtībā ir vajadzīgs arborists, kas to koku apfrizē, un tad viņš ļoti labi no adventatīviem pumpuriem dzen jaunus zarus.
Jo tur ir novēro un rīkojies. Tur no sākuma izdarām pirmo, mēs nozāģējam to, kas aug vainagā, jo ozols ir, cik augsts viņš ir izaudzis, tik augsts viņš izaugs. Viņa vidējais man šķiet kaut kā 22 metri, cik ozola aug. Es teikšu, lauku ozola varbūt vēl mazāk, kaut kāds tur, teiksim, bērns zegls tur mierīgi izaug 30 metrus gari, un tad tas ozols vienkārši, tur nonīkst ceļš, ka degls var vienkārši paņemt, izaugt caur ozolu vainagu, viņam tur reglēt, tas tur netraucē, tāda neliela ēna. Un tad, tad pirmais mēs atbrīvojam, skatāmies, un ja tas ozols ir panīcis, tad, vajadzīgs bišķiņ arborists un jau tos zaļos zars apfrizēt, un tad, lai viņš dod tos zinumus. Bet, jāsaprot, ka uz tiem veciem ozoliem tur var dzīvot visādi brīnumainas lietas. Es redzēju tur tos vācu pētījumus, kur tur kaut kādi kukaiņi, kas dzīvo tikai sākot no 100. gadu uz tā ozola. Šitam ozolam ir kaut kāda bildē redzama kā 200 gadu vismaz. Kas uz viņu var dzīvot, es pat nevaru iedomāties. Un, tur ir kārtējā reize, kad vājas zināšanas neatbrīvo no atbildības. Tā, Kristīne, es tev apmēram atbildēju, vai tev vēl ir kāds precizējums vajadzīgs? Jā, paldies. Jā. Un vēl tad otrs jautājums. Mežā tur, tiešām zem vainaga apakš visu tu izzāģēt, ja gribētu to ozolu saglabāt, jo viņš tādā cienījamā vecumā arī. Un kobas, piemēram. Jā. Tur ir jāskatās, pirmkārt, to nevar darīt strauji. Ja tur viņš ir riktīgi jālauc, tas jādara pakāpeniski. Un ir arī, tur ir daudz tie ozoli salīdzinoši, nav daudz, bet ir bišķiņi, un tad ir tādi, kuriem es ar šo to apzināti atstājis apakšā. Ja, piemēram, ozolam augšā nav zaru, un tur blakus aug kādas eglis, tuvu pie vainaga, bet nenoainot, tad es tās eglis atstāju, lai saglabātu to mikroklimatu. Tur ir ļoti, ļoti rūpīgi. Tur, jebkurā gadījumā, to nevar darīt strauji. Tur soli pa solim ir jādara. Ir jārēķinās, ka dēncietīgākas sugas, kā arī liepas, viņas aug liepas, kļavas, eglis, viņas vienkārši aug cauri ozolu vainagiem. Un tad ir tāda izvērtēšana, ko darīt, kā darīt. Reizēm, ja tie koki ir sauguši kopā, man ir arī vecs ozols un pavacs liepa, un kur viņi savā starpā konfliktē, bet es viņus atstāju abus. Ja viņi tur kaut kā viņiem abiem ir jāsadzīvo. Bet tādus visus tievākos kokus un tādus, tos vienkārši visus zāģēja ārā. Bet tas process var ilgt kaut kādus gadus 5, piemēram, vai 10. Tā izzāģēšana. Tā. Vēl viens jautājums. Tā. Man nav skaidrs par biofiltru dīķim, kā to pareizi izveidot. Nata jautā. Tātad par biofiltru dīķim. Šajā gadījumā tas jau tā izveidots rokot dīķi. Tad tā dīķi izteka tapa pārcelta nedaudz ārpus dīķa. Un tur tā uztaisīts tā, ka tur ir tālāk ir ceļš un caurtek. Tā uztaisīts tā, ka tas ūdens pat taisno neizplūst, bet tur ir apmēram kaut kādi 1,6 vai 8 tāds grāvītis, kuram bija tāds minimālais līmenis, lai tas ūdens no dīķa iztek un vairāk nē. Un tad viņš ļoti ātri aizauga ar ūdensdālēm, tur dabiski ieviesās vilkavāls. Starp citu, vilkavāls ir ēdamais augs. Viengadīgie vilkvālu sakneņi ir ēdami, viņi ir cepami. Kaut kādā viņas var ievākt mēram līdz jāņiem, vēlāk viņi jau pārkoksnējās, bet ja viņas uzcep, viņi ir ļoti garšīgi.
Un tur ir tāds samērā dūņains, kā jau pie vilkvālēm, bet jā, nu tad tur ir bišķiņ dabiskie procesi, un tur ir ļoti jāpiemēro vietai, un es pieļauju, ka viņš ir tā veidošana ir bišķiņ jāsaist jau ar, kad dīķi rokot, ir jāparedz tas, kad tas ūdens tur netecēs kaut kur tālāk pa taisno, bet viņš ar kaut kādu tādu šķērslīti tecēs. Es atbildēju uz jautājumu, Nata. Jā, paldies, esmu atbildējis. Tā. Ir vēl kāds lūdzu jautājums, tad ierakstiet viņu čatā vai uzdodiet caur mikrofonu. Vēl, ja laiks ir dabiski tā, eglis mēdz augt, nomainīt, piemēram, tur alkšņus, un tās eglis aug biezi, tad viņas mērķtiecīgi tādā lielākā egļu gabalā tur izzāģēt eglis, lai tur kaut kāds lapenieks iet uz augšu, jo tāds, tīrais egļu mežs, pat dabīgi veidojies, viņš, tīrās eglis tur sanāk pēc brīža. Tas Jā. ir eglis dabiskā apriti ir tāda, kad no sākuma aug pionieru sugas, teiksim, Latvijas apstākļos tas ir bērs. Pamazam zem bērza pasējās eglis, un pēc tam aug eglis. Kad tas bērs nomirst, tad tur paliek egļu mežs. Ir jāsaprot, ka ir arī vēl citas sēntiecīgās sugas, kā liepas un kļavas. Jā, tās ir divas sēntiecīgākās sugas, bet ir arī meža dzīvnieki, kur ir kļavas un liepas ēd tā kā salātus, un vietām viņām nav cerība izaugt, un arī nav sēklas materiāla. Un dabā tālāk notiek tas, kad izaug egle, un vidēji, kas ir Zviedru statistika, kad 1 hektārs egļu kaut kāds starp 150 un 300 gadu vecumu parasti nodeg meža ugunsgrēkā. Un tad atkal viss tas cikls sākās no sākuma ar bērzu. Mūsdienās ar to egli ir tā, kā ir, klimats mainās, un mums pamazām tomēr sāk palikt pa platlapju mežiem tie mūsējie. Un tad to egli tur cīnīties nevajag, bet ir vienmēr jārēķinās ar to, ka tas egļu izgrauzs vienmēr var atnākt un nograust. Un tad jau būtu laiks jāsāk domāt par nākošām koku sugām, ko tur stādīt, lai nesanāk strādāt caur kailcirti, tad kaut kādos aptvērumos mēģināt jau stādīt to pašu liepu kļavu, vai skatīties, kas tur dabiski nāk, un tad uzlikt kādus aizsargus pret dzīvniekiem, jo patiesībā pieaugušā mežā, ja mēs reiķinām uz hektāru, pieņemsim, vajag, pilnīgi pietiek ar kādiem 300 liepām vai kļavām, lai būtu pilnvērtīgs mežs, pat varbūt kāds 250. Un tad tas nozīmē, ka tas attālums starp kokiem var būt kaut kā 10-15 metri. Starp jauniem kokiem, un tad attiecīgi var iestādīt to, ko mēs tur gribam kā nākotnes kokus, kas varētu augt ēnā, un tad tās eglis vienkārši ar laiku pakāpeniski, kā viņas tur iet prom, tā viņas arī iet projām. Attiecīgi kokiem, ko jūs iestādat, tad vajag kaut kādus tur zvēru aizsargus uzlikt apkārt. Un tur par šito es savā mežā bišķiņ darbojos, kad pēc gada es varbūt būšu gatavs par to arī vairāk publiski par to pieredzi izstāstīt. Atbildēja Kristīna uz jautājumu? Jā, teiksim, jā. Bet tad var tur, ja nav vairāk jautājumu, tad kas zem kļavām vispār aug? Kļavas man šeit ir viena no atsietīgākām sugām. Viņi samērā veiksmīgi izēno pilnīgi visu. Ja mēs runājam par kļavu mežu.
Ja mēs runājam par kaut kādu dārzu, kļavu lapās ir ļoti daudz kalcijas, ja es nemaldos. Un tur kaut kāda tā fizika bija, ko es tagad nemāku izstāstīt, bet kļavu lapas varēja kā mēslojumu izmantot. Un, ja viņas var izmantot sulām, un ja viņas ir kā atsevišķi koki, tad viņas nav tik traki, bet ja viņas ir visas vienā lielā audzē, tad tur apakšā man šķiet varētu nekas arī īpaši neaugt cits. Bet viņas ir pašpietiekami koki būtībā. Nu tā, no meža audzes mierīgi viņas var audzēt, un viņi arī patiesībā ir samērā vērtīgi koksni. Viņi ļoti ciet un izmantojam kaut kādām mēbelēm un tādām lietām. Un jārēķinās, ko es esmu novērojis mežā, ka mūsdienās Latvijā kaut klimatiskie apstākļi ir bišķiņi mainījušies, un ļoti daudz, kur tās kļavas ļoti nāk iekšā, viņas aug arī priežmežos zem vainagiem iekšā, un tad ir jāsaprot, ka notiek ekoloģiskie procesi, ar kuriem, es domāju, būtu vienkārši jāpieņem viņi, kad ir, un drīzāk ir jāveicina sugu dabisko ienākšanu, jo tad tomēr, daba pat ļoti bieži parāda, kas ir piemērotākais konkrētā vietā. Nu tā, Kristīna, tā atbildes varētu noformulēt. Paldies! Tā, vēl ir kāds jautājums kādam, vai mēs to sarunu varam arī noslēgt? Labi, tad